Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā. Sveicināti 11. septembrī, nedaudz pēc 5:00 pēcpusdienā. Tāda ļoti zīmīga diena. Hokeja terminoloģijā runājot, mums spēlētāju maiņa studijā. Pie DJ pulta šodien Dainis, nevis Māris. Mārim laikam beidzot paveicies, ir atvaļinājums, bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Parunāsim par to, kā tad 11. septembris ir iegājis pasaules vēsturē. Ir jau arī tie bēdīgie fakti saistīti ar tiem drausmīgajiem teroraktiem savulaik, bet ir arī priecīgāki, durvis, piemēram, tieši 11. septembrī vēra Frankfurtes autosalons un arī daudzās citās jomās 11. septembris gan auto, gan arī sakaru lietās un dažās citās vēl, protams, ir iegājis pasaules vēsturē. Par to tad arī šīs dienas raidījumā būs ļoti dažāda informācija gan no auto, gan no moto pasaules un ne tikai par to, kas jau ir bijis, bet arī par to, kas varbūt vēl tikai būs. Starp citu arī par visus ļoti interesējošu lietu par rallija sezonas noslēgumu. Tur mums droši vien būs telefona intervija, bet sāksim ar ziņām ar šo un to no automoto pasaules, kā es to varētu pieteikt šodien. Un pirmā ziņa, vienas Latvijā ļoti cienītas automarkas faniem. Audi atkal ir gatavs pārsteigt. Jau tādu laiciņu cirkulēja runas par to, ka Audi gatavo Audi Quattro konceptuālo tradīciju turpinātāju. Tad lūk, tagad ir tāds konceptu automobilis gatavs. Un pagaidām darba nosaukums ir Nano Quattro Concept. Tam vajadzētu sevi apvienot divas it kā radikāli dažādas auto konceptuālās īpašības. Tad kaut kas vidējs starp crossover un ielas sporta auto. Tad ļoti dinamisks braucamais, ar kuru vajadzības gadījumā var pārvietoties ne tikai pa asfaltu, bet arī vēl pa kādiem lauku ceļiem. Protams, ka proporcionāli un pēc dizaina diezgan īpatnējs auto, garš, plats, zems, ar garu riteņu bāzi, bet to visu pārējo var pielāgot braukšanas vajadzībām. Un diezgan interesanti ir arī tas, ka šis ir tā saucamais vidusmotora auto, tātad motors iebūvēts aiz vadītāja sēdekļiem un būs piemērots ļoti dažādiem apstākļiem. Jaudīgs un dinamisks kā jau Audi, jo šim automobīlim būs jauns 5 litru V10 TDI dīzelis, kurš šasijā, kā jau teicu, iebūvēts ir pirms aizmugurējās asas. Tam ir divas turbīnas, 544 zirgspēki un apmēram 2 tonnas smago pilnpievadu auto. Tas var pātrināt līdz maksimālajam ātrumam 305 km/h, pirmo 100 sasniedzot 3,8 sekundēs. Lai gan ļoti dinamisks šis auto, bet vienlaiks arī pietiekami ekonomisks. Vidēji jauktajā ciklā 7,8 litri uz 100 km degvielas ir nepieciešams. Un interesanti arī tas, ka kā jau šādam 2-1 automobīlim, ļoti interesanta jaunās paudzes adaptīvā balstiekārta, ko var regulēt pats vadītājs, tātad paceļot auto virsbūvu augstāk vai nolaižot to zemāk. Bet atkarībā no braukšanas ātruma to var regulēt arī borta dators, kas, protams, automobīlim izbraucot uz šoseis un palielinot ātrumu, to virsbūvu pieplacinās tuvāk zemei. Savukārt uz grantētiem ceļiem automātiski pacels augšā. Un aizmugurēju riteņu piestūrēšanas sistēma vēl ir paredzēta, kur atkarībā no braukšanas ātruma, tātad šie te pakaļēji riteņi vai piestūrē pretējā virzienā priekšējiem vai tai pašā virzienā kā priekšējie, virtuāli it kā samazinot vai pagarinot riteņu garenbāzi, kas uzlabo automobīļa stabilitāti. Protams, pie automobīļa stabilitātes garantiem pieder arī riepas. Šķiet, ko gan jaunu vēl varētu izgudrot riepu jomā, bet ik pa brīdim kāds atrodas, kas paziņo, ka vēl var. Tad lūk, šobrīd ar tādu paziņojumu ir nākusi klajā kompānija Hankook, kas ir izgatavojusi viengabala riepu bez iekšējiem dobumiem gaisam. Tātad praktiski tāds viengabala uz riteņa uzmontējams tāds mezgls, kurš faktiski nav ne jāpumpē, ne jāuzman tam spiediens, ne to var pārdot, ne citādāk sabojāt. Jāsaka gan, ka Hankook nav vienīgā kompānija, kas ar ko tam līdzīgi nodarbojās. Ir jau bijuši mēģinājumi arī iepriekš. Piemēram, Bridgestone parādīja vairāk gan tā kā sākumā armijas tehnikai domāt riepu, kas sastāvēja no tādiem kā plastmasas spieķiem, kur deformējoties, tad nodrošināja gan noturību uz ceļa automobīlim, gan riepas elastīgumu, bet šajā gadījumā bezgaisa riepa, kā to sauc Hankook speciālisti, par 95% ir izstrādāta no
pārstrādājumiem materiāliem, un tos var pārstrādāt vēl un vēl, gandrīz vai mūžīgā riepa. Riepa, kuras nosaukums ir iFlex, varētu tikt uzstādīt vispirms uz elektromobīļiem, sākotnēji uz Volkswagen Up ar tuninga kompānijas Abt palīdzību, un pagaidām, kas par šo riepu ir zināms, ka tā ir 14 colu riepa ar 155 mm platumu, izgatavot no sintētiskā poliuretāna, faktiski varētu teikt tādā kā sūkļa veidā, nevis atsevišķos spieķos izveidot, un, protams, arī ar ļoti ekonomisku braukšanu šis automobils izcelsies, jo rites pretestība riepā esot minimāla un trokšņa līmenis arī. Ir tomēr lietas un vietas pasaulē, kur rites pretestība ir ļoti svarīga, bet trokšņa līmenis netik ļoti. Tās varētu būt automoto sacīksts. Nedēļas nogalē Bauskā mūsu trasē noskaidrot Latvijas autokrosa atlikušie čempioni. Daži jau bija zināmi pirms šī posma, un arī Baltijas kausa ieguvēji. Ja par Latvijas ātrākajiem krosistiem, tad tieši Bauskā par to kļuva Andis Kļava. 1600 klasē Jānis Miščenko jau bija izcīnījis 2000 superčempionu titulu, tāpat kā Agris Brediks Open klasē. Kaspars Bumbiers izcīnīja titulu Bagī 600 klasē un Imants Kolomensks Vāzes klasikas grupā. Sacīksta bija tiešām sportiski nikna ar daudziem piedzīvojumiem, grandiozām avārijām, bet jāsaka tā, ka beidzās viss tā, kā tam bija jābeidzās. Kļavam ir uzvara ne tikai Latvijas čempionātā, bet vēl arī Baltijas kausā. 2000 super savukārt Baltijas kausā uzvara Laurinam Diržanikam no Lietuvas. Open klasē Agris Brediks pie Latvijas čempiona titula vēl pievienoja arī Baltijas kausu. Savukārt, runājot par pārējām klasēm, jāsaka, ka tur bija ļoti daudz braucienu, ļoti daudz cīņu. Folkreisā, piemēram, 3. vieta Bauskas sacīkstē sporta klubu Vecpils braucējiem Sandim Džeriņam, kurš gan bija droši vien tēmējis vēl uz ko augstāk, bet 1600 klasē Kurzemes radio atbalstītājiem kuldīzniekam Jānim Grīnvaldam līdz piedestālam pietrūka 300 metri, kad lūza pusas un čempionātā rezultātā 7. vieta, varēja būt top 6. Bet vēl turpinot nedaudz par sporta lietām, tātad jauns pasākums salīdzinoši Latvijā Latvijas Baha 2013 no 13. līdz 15. septembrim. Baltijas un Krievijas spēcīgākie autosportisti ar daudz ārvalstu sportistu līdzdalību piedalīsies šajā apvidus auto rallijā, rallija reidā. Un, jāsaka, diezgan pamatīgs pārbaudījums 600 km garumā, 100 un vairāk kilometru garos ātrumposmos. Tā kā būs ko redzēt. Un, ja par sportistiem vēl turpinam, tad Matīs Skarro brauc mājā no pasaules čempionāta ar pēdējā posmā izcīnīt 11. vietu kabatā. Un šobrīd viņam pasaules čempionāta finišā līdz ar to 16. Bet viņš gatavojās uz saldu uz superkausu noslēdzošo posmu, tā kā braucam skatīties. Sportā kā vienmēr ļoti daudz ziņu, bet tagad vēl par kādu izgudrojumu. Holandieši ir paziņojuši, ka viņiem ir kaut kas jauns atkal pasaulē, ko pavēstīt. Un šoreiz pārnesumkārbu būvs jomā. Tā ir bezpakāpja pārnesumkārba, ko izstrādājas holandiešu inženieru grupa. Un viņi apgalvo, ka tas princips, pēc kura šī kārba darbojas, esot pilnīgi jauns. Neviens līdz šim neko līdzīgu būvējis nav. Jaunās transmisijas nosaukums ir kontrolētās rotācijas sistēma. Ja parasti mēs bezpakāpju pārnesumu kārbās, jeb variatoros zinām to darbības principu, ka piedziņas siksna vienkārši braukā pa diviem konusiem un līdz ar to maina pārnesumu attiecību, tad šeit tas princips esot pilnīgi pretējs, kā diametru maina tie skrituļi, pa kuriem tā siksna griežās līdz ar to. Protams, ka tas ir jāvada gan elektroniski, gan hidrauliski, bet sistēma esot ļoti vienkārša un ļoti labi darbojoties. Interesanti, ka sākumā tā kā bija paredzēta velosipēdistiem un pat tika izmēģināti jau Tour de France laikā, ties gan uz oficiālā sacīkšu braucēju riteņi, bet tā kā ļoti tās lietas tuvu acīm redzot stāv. Holandieši paši saka, ļoti, ļoti perspektīvu konstrukciju un burtiski dažu gadu laikā varētu būt, ka šādi braucamie jau parādīsies ielās.
Nu, ja par ātriem braucamiem, tad ziņa noslēgumā vēl par kādu motociklu super ātru. Nu, ar motociklu jau droši vien, ka visi grib braukt ātri, bet tā saprašana par to, kas ir ātri, mēdz atšķirties cilvēkiem. 300 km/h ar motociklu liekas kaut kas kosmisks, tad ir cilvēki, kuri paredzējuši jau šogad sasniegt 643 km/h. Un, ja konkrēti par to, kas tas ir par neprāti, tas ir Jasons Di Salvo un viņa komanda, kas uz Bonnevillas salas ezeru vedīs savu speciālo sacīkšu braucamo ar nosaukumu Hot Rod Conspiracy Carpenter Racing Castrol Rocket ar 2 Triumph motoriem, ar vairākām turbīnām un piedāvām, jāsaka, tas nav klasisks motocikls, tas ir tā saucamais Streamliners. Tātad būtībā, varētu salīdzināt ar reaktīvo iznīcinātāju, kuram vienkārši noņemt liekie spārni nost. Bet, braucamais katrā ziņā ļoti interesants. Projektā paredzēts 650 km ātrums un iepriekšējo Rocky Robinsona rekordu, kas bija tikai 605 km/h, ir paredzēts satriekt pīšļos. Braucamais tiešām ļoti iespaidīgs. Viss izgatavots no oglekļu šķiedras un tam līdzīgiem puskosmiskiem materiāliem, darbojās ar metanolu. Un ir gan jaunas īpašas šim braucamajam gatavotas riepas, gan īpašs atsperojums. Tā kā viss ir. Gaidām tikai, kurā brīdī nāks klajā komanda ar paziņojumu, ka ir atkal pasaules rekords. Bet, labi, lai nebūtu pasaules rekords garrunāšanā, tad droši vien, ka jāņem pirmā pauze šīs dienas raidījumā, un pēc tam skatāmies kaut ko no Grosa auto piedāvājumiem. Autolaiks! Hei, tu esi trāpījis, šis riktīgais ir. Klausies, bet pēc šitā būs Gross un pēc šitā tu liec reklāmu? Jā, pēc tam būs reklāma, tā intervija būs pēc pusē, cik mēs precīzi ietrāpīsim, tad viņi būs. Nē, es vienkārši domāju, būtu reklāmas pauzi. Nē, tagad ir tā, mēs ieliekam, šitas ir, viņi var noņemt, piemēram, pēc 224 vai pēc 3 var noņemt nost, lai netērē liek laiku. Tad tu ieliec tās reklāmas garās, Grossam nebūs ilgi, tur būs 5 minūtes. Tad ieliekam to nākamā dziesmu reklāmu, un aiziet. Pēc Grossa palaižam dziesmu un reklāmu un interviju, jā. I said I got my second driver and he's gonna drive her all the way back. It's a big black pill so round and round. Par tiem gabaliem visiem redz ir pierakstīts, kad viņi var paņemt nost, ja jūt, kad pietrūks laika. Freightliner fever. Kādreiz jau pat gadās, ka dabū kaut ko pamest laukā vispār, sevišķi, ka ir intervijas garās. Viss nevar salikt nekā. Well, I passed Red Savine in Wheeling, West Virginia. And I passed Del Reeves in Shreveport, Louisiana. Dick Curtis got hung on a hill up in Maine. I pulled him over with my 40-foot chain. Pēc 224 vai pēc 3 var ņemt, kad tu gribi. Vēl vismaz pusminūti. Tās beigas tur tās diezgan vienādi. Tas reklāmas jau redz, ja iepriekš zina, tad vēl var sareiķināt, bet ja nē, tad... And a little bit of luck, gonna pass Red Simpson and his runaway truck. He got the fever. He got the Freightliner fever. Well, Pierce said, Box, what you carried in the cigarette pack? I said, I got my second driver and he's gonna drive her all the way back. It's a big black pill so long and so round. To a driver, it's a West Coast turnaround. It's for the fever, that old Freightliner fever. Yeah, I pass them all out here on these old roads. All them old country boys. There's Kenny Rogers and Charlie Pride, Mel Tillis. Zini kā, ir īstenībā mēs to otro gabalu vienkārši varam paņemt ārā. Noskan tagad reklāmu, es nolasu to Grossa auto, un tad es pasaku, ka tagad ir reklāmas pauze, un pēc tam ir uzreiz tas, jā. Tad to trešo gabalu pēc tam laižam. Jo, ja 2.5, tagad mēs vairs citādāk pusē nekā neierakstam. Paskaties apkārt. Tev noteikti ir ideja, kā padarīt mūsu pilsētu vēl labāku.
līdz 27. Klausies, tad mēs tagad tur runās un pēc tam laižam reklāmu uzreiz, vai dziesmu un reklāmu? Dziesmu izlaižam vienkārši. Reklāmu noskan, tad mēs zvanām tam un reklāmas laikā jau var zvanīt. Kuldīga.lv. Veidosim Kuldīgu kopā. Latvijas mobilais telefons. Domā, dari! Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks! Jā, laikam vienmēr vajag pievērst uzmanību gan autolaikam, gan arī visādā citādā nozīmē tam laikam, ko nekādā gadījumā nedrīkst palaist garām. Grossa auto ziņas Kurzemes radio šodien un sākam Grossa auto jaunums tieši ar loterijas lietām, jo straujiem soļiem tuvojās 5. starpizloze un arī lielais fināls, un tāpēc visi noteikti sarosāmies, jo, lai pagūtu piedalīties 5. starpizlozē, ir jāiepērkas Grossa auto vai jāremontē savus auto tur līdz 14. septembrim, līdz 14. septembrim ieskaitot. Un pēc tam jau klāt būs arī lielais fināls, kurā tad izlozēsim 5 naudas balvas katru 1000 latu vērtībā, 5 Grossa auto dāvanu kartes katru 500 latu vērtībā. Un vēlreiz visiem atgādināšu, kā var piedalīties Grossa auto loterijā. Tas ir pilnīgi vienkārši. Jāpērk autodaļas, eļļas, riepas, jāremontē savu mašīnu Grossa auto. Un par katriem tādā veidā iztērētajiem 10 latiem jūs automātiski saņemat vienu loterijas biļeti, īpaši par to pat nepiedomājot. Un noteikumi, lai varētu piedalīties fināla izlozē, tātad jāsakrāj vismaz 5 loterijas biļetes vai jāveic pirkumu vismaz 50 latu vērtībā visā loterijas periodā. Un tāpēc, ja kāds ir sareiķinājis, ka līdz dalībai finālā pietrūks pavisam nieka summiņas, teiksim 5 latu, tad ir vērts padomāt un iegādāties kaut ko noderīgu savai mašīnai, lai zaļo gaismu uz lielo finālu tomēr saņemtu. Antifrīz, tosolu, vēstiklu, šķidrumu, pilnīgi vienalga ko. Detalizēta loterijas noteikumi, protams, mājaslapā www.grossauto.lv ar visu loterijas atļaujas numuru 3244. Bez loterijas Grossa auto vēl septembrī sagatavojas īpaša akcija ziemas riepām. Tikai līdz septembra beigām visām ziemas riepām izdevīgākās cenas sezonā, tāpēc jāpērk riepas tagad un jābūt zirgā tieši tagad, jo pērkot riepas tagad ar atlaidi no 17 līdz 21% būsiet tikai ieguvēji saņemot priekšrocības tādas kā bezmaksas iegādāto ziemas riepu glabāšanu līdz maiņai, prioritārās tiesības uz riepu maiņu, tātad 2 dienu laikā, un 25% atlaidi ziemas riepu maiņai, kas ir spēkā, ja piesakaties līdz 2013. gada 31. decembrim, saglabājot riepu pirkumu čeku līdz maiņas brīdim. Un bez tam vēl arī vispārēji bezmaksas piekaras elementu un bremžu pārbauda riepu maiņas gadījumā. Un noteikti iesakām ielūkoties internetu veikalā igrossauto.lv, apskatīt, cik šobrīd maksā ziemas riepas tieši jūsu mašīnai un izdarīt pareizos secinājumus. Vairāk informācijas par ziemas riepu modeļiem, dažādām to priekšrocībām un īpatnībām varat uzzināt jebkurā Grossa auto veikalā vai servisā. Tā kā droši vien tiksimies ar Grossa auto labajām ziņām arī turpmāk, tad vēlot veiksmi gan lielajā loterijā, gan ikdienas braukšanā. Grossa auto šodien no jums atvadās un pāriesim uz kādu ļoti nopietnu lietu, uz reklāmu un pēc tam arī uz telefonu interviju par Rally Latviju 2013. Kopā ar Andri Grīnvaldu. Latvijas reģionu televīzija RTV paplašina apraidi. Skatieties mūsu Latvijas Telekom Virszemes televīzijā ekonomiskajā pakā un interaktīvajā televīzijā pamata pakā. Latvijas reģionu televīzija RTV. Kopā ar Andri Grīnvaldu. Jā, kas solīts, tas jādara, un raidījuma turpinājumā intervija par kādu valūtu, kas Latvijā nedevalvēsies šķiet nekad. Tas ir rallijs, tas ir viens no iecienītākajiem sportveidiem, kas pulcē vislielākās skatītāju un līdzjutēju masas, un šodien telefona intervija mums ar Jāni Krasteņu, Rally Latvija 2013 un ne tikai 2013 rīkotāji. Sveicināts! Sveiki! Kā tad iet par Rally Latviju runājot, visi darbi sokās, jā? Jā, patiesībā ir tā, ka ir nobraukt atkal kārtēji 300 km šodien un tikko iebraukt Rīgā un
Viss notiek katrā ziņā. Un pašam iznāk pat vairāks rallijas nobraukt, kamēr vai vairāks rallijas iznāk nobraukt, kamēr, teiksim, sagatavoto ralliju vienu priekš tiem braucējiem, bet par to, kur tad tas notiks un kad tas notiks? Tad šogad rallijas Latvija pirmkārt notiek 21. 22. septembrī. Tas jau ir viena izmaiņa neliela. Otrs, kad šogad rallijas startē Vidzemes pilsētā Cēsīs un finišējam Daugavas otrā krastā Jūrmalā 22. septembrī. Un tas tā kā autobusu maršruts gandrīz Cēsis Jūrmala caur Tukumu, apmēram tā varētu to tā var to teikt, bet ja mēs tā paskatāmies uz to distanci, kāda mums bija pirms tam, tad Jūrmalā finišējām ar pirmo dienu un otro dienu sākām Kuldīgā, tad tā distance bija aptuveni tāda pati un patiesībā jau arī nosaukumā Rallijas Latvija tas viss ir pateicis. Tieši tā. Tad jau tas arī daļai tā kā aktuālā jautājuma atrisinājums, kāpēc ne Kuldīgā, tāpēc, ka Rallijas Latvija? Pirmkārtām tāpēc, ka Rallijas Latvija, tas un otrs ir, man pašam prieks ir arī par to, kad Kuldīgā pēc mums tomēr nākošais rallijs, kas ir ienācis, tas ir ļoti nopietns pasākums, un tas jau ir Eiropas čempionāts, ko mēs visi jau baudījām šī paša gada februārī, un tik saprotu, tad varu jau pačukstēt, kad baudīsim arī nākošā gada februārī. Tādas aizdomas bija, redzot to, ka tādas kustības valdībā notiek un tā tālāk. Būtu jau prieks arī par to, bet līdz tam vēl kāds brītiņš jāpaciešās tagad par Ralliju Latviju 2013. Kaut ko nedaudz varbūt ieskicēt par ātrumposmiem, par jaunumiem, kas ar to ir saistīts, varbūt ir kaut kas nebraukts, par pilsētas ātrumposmu, par kartēm un tā tālāk. Tad faktiski ir tā, ka mēs esam atgriezušies Rallija pilsētā Cēsīs, un pirmā diena tāda faktiski arī būs tradicionāla. Tad mums būs 4 ātrumposmi, no kuriem pirmais ātrumposms ir varbūt skatītāju publikai plašāk pazīstams kā Kārļi, viņš ir nosaukts Nestoila vārdā, un otrais un trešais ātrumposms ir Cēsu pilsētas ātrumposms, kas patiesībā ir jauns, izveidots pilnīgi savādāk un nav bijis līdz šim. Ir viena daļa ir braukti kādreiz, bet tas ir tagad pilnīgi par teikt, puse ir jauna pilnībā. Un tad savukārt otrais Granta ātrumposms jau pēc pilsētas atkal ir tie paši Kārļi, 18.15. Viss rallijas sākās tātad Kārļos, bet Cēsīs 14.30. Sestdienā 21. datumā, un Kārļa ātrumposms ir 14.50, un savukārt Cēsu pilsēta 16.30. Tas ir pirmās dienas tāds ieskits. Savukārt otrā diena jau mēs startējam ralliju Tukumā, tas ir pulkstens 9:05. Mums ir tāda, smukuma kontrole Tukuma pilsētā, un pirmais ātrumposms Canon IB servis netālu no Tukuma 9:20, un tam seko, var teikt, plašākās publikās pazīstams Milskalns ātrumposms Ramirenti jau pulkstens 10. Vēl svētdienā 2 ātrumposmi redzami. Viens no viņiem būs nedaudz līdzīgs vai vienāda daļa, neliela daļa būs vienāda ar rīta pirmo ātrumposmu, pēc tam viņš turpināsies caur Sēmi, un savukārt otrs būs pilnīgi jauns ātrumposms tādā punktā kā Aizas. Un visa, teiksim, čempionāta sezona faktiski noslēgsies Jūrmalā ar 2 ķemeru pilsētiņas ātrumposmiem un ar fināla tādu kā rallija nelielu šoviņu pie Līvu akvaparka, kur vairs nebūs mašīnas, bet rallija ekipāžas pārsēdīsies kartingos un būs tādi interesanti braucieni viņiem ar kartingiem. Es tā saprotu, ja reiz tu pie tā pieķēries, ka šoreiz būs iespējas savu meistarību parādīt ne tikai sportistiem, gan ar mašīnām, gan ar kartingiem, bet arī mehāniķi varēs izcelties. Jā, tad arī tas būs, mums ir speciāli sagatavots tādas sacensības mehāniķiem. Visi mēs kādreiz esam redzējuši pirmo formulu televīzijā, un
Un no šejienes arī mums radās šī ideja, kad šīs mehānikas sacensības, jo viņi vienmēr ir tādā, tā kā ēnā, to sportistu ēnā. Sportistu uzvar kāp uz pedestālu, bet te tiešām ir speciāls sacensības tieši šiem te rallija mehāniķiem. Viņiem arī tādās tā kā ekipāžās pa diviem komandā būs jāmaina visi rallija automašīnas riteņi, un arī būs iespēja izcelties individuāli, kurš tad ātrāk var nomainīt automašīnas riteni. Tas būtu tik tālu, bet, protams, ka bez ātrumposma atrašanās vietām, kartēm un informācijas, starp citu, kur to varēs dabūt? Jā. Tātad visa informācija, kas par ralliju, protams, būs pieejama arī mūsu mājaslapā www.autorally.lv, tad Latvijas čempionāta mājaslapa, kur vienmēr jūs varat atrast aktuālo informāciju. Kā arī šogad mūsu ralliju partneris Hidroskand un visos Hidroskand veikalos būs pieejami faktiski jau no sestdienas būs pieejami visi skatītāju materiāli šim rallijam. Jā, bet turpinot šo savu garo teikumu, nonākam līdz tam, ka interesi vienmēr ir arī par to, kas tā brauks tajā rallijā. Ja par saviem braucējiem mums apmēram ir skaidrs, kuram vēl kādus punktus varētu vajadzēt šajā čempionātā, tad par viesportistiem varbūt nedaudz, vismaz tā, lai intrigai. Jā, tad šeit vēl visus es nevaru nosaukt, jo mēs esam, tādā meklējuma procesā, bet tie, kas jau noteikti, ko mēs zinām, tātad zvaigznes numur 1 ir Jari Ketumā. Ar šoreiz speciāli mēs sagatavojām, lai tas būtu tādiem rallija gardēžiem patīkamāk, kad viņš šoreiz brauks tieši ar N4 grupas automašīnu, un mēs varam pilnībā viņu salīdzināt ar mūsu ātrākajiem braucējiem. Un vēl var piebilst, kad šo automašīnu gatavo Latvijas komanda SRT, Girts Krūzmanis, un tad faktiski mēs šeit varam pateikt, ka tad mēs varam pateikt, nolikt līdiālu un pateikt, kurš tad tagad ir ātrāks. Tā ir viennozīmīgi tāda, mūsu dāvana mūsu skatītājiem. Arī mūsu tās akadēmiķu klases, jeb R2 jauniešu grupas, arī viņiem nāksies tomēr pacīnīties un pierādīt, kad šeit par šo... Ka viņi mājās saimnieki. Jā, kad mājās viņiem būs jāpacīnās, jo mums būs viens viesis no Zviedrijas. Varbūt plašākās publikās viņš nav pazīstams tik ļoti, bet tiešām ātrs ar 2 grupas braucējs, arī ar Ford Fiesta, tādu pašu kā mūsu akadēmiķiem ir, un arī viens no Somijas uz doto brīdi ir piekritis, tas ir Nieminens, kas varbūt ir redzēts jau pirms tam Rallija Estonija, kur viņš, tā kā mūsējiem arī bišķi tā kā iemērīja, bet, es domāju, kad mājās, kā sacīt, jāsaka, sienas palīdzēs, mēs vēl esam sarunu procesā ar pāris ātriem braucējiem arī no Igaunijas. Šobrīd nevar apliecināt, viņi būs, nebūs, jo tiešām tā sezona ir, tieši šogad ir sanāca tā, ka tā sezona ir ļoti spraiga sezonas otrajā daļā. Ja jūnijas, piemēram, visiem bija brīvs, tad mēs varam parēķināt, ka no 19. jūlija ir pagājuši tikai 2 mēneši, bet mums ir notikuši 4 ralliji, tad rallijas Igaunija, Lietuva, Kurzem un tagad rallijas Latvija. Tas pamatīgs triecienu cikls. Tas kalendārs, viņš tomēr dara savu. Jā, varbūt ne visi un nevienmēr var visu un vēl jau vairāk visu rallijā redzēt, vai rallija varēs arī dzirdēt atklāti tagad klausītājiem? Jā, protams. Vienīgais, diemžēl, mēs mēģinājām rast risinājumu šo tehnisko, lai translētu Kurzemes radio vidzemē. Bet, diemžēl, tehniski radioaparātos tas nebūs dzirdams, bet savukārt visiem tiem, kuriem ir visādi smartfoni un interneti un tādas lietas. Tātad, protams, kad rallija radio pirmajā dienā, sestdienā vidzemē būs dzirdams un visā Latvijā būs dzirdams internetā, www.kurzemesradio.lv, ja es nemaldos. Un savukārt otrā dienā jau Tukuma, Jūrmalas, Viļņos mēs dzirdēsim visu par radio, visu par ralliju Kurzemes radio tā. Jā, skatītājiem droši vien ļoti aktuāli vēl informācija, kā tikt pie ieejas kartēm uz šo ralliju.
Tad es domāju, ka pirmām kārtām sameklējam mūsu mājaslapā Hidroskandu logotipu, nospiežam uz viņu, uzejam, paskatāmies, kurā pilsētā, kurā adresē ir Hidroskandu veikals un dodamies uz turienu un iegādājamies visu, ko mums vajag. Kā arī nedaudz vēlāk, nākošā nedēļā klausamies Kurzemes radio un tur būs iespēja vinnēt šos ielūgumus, arī zinot un atbildot uz jautājumiem, kas ir saistīti ar ralliju. Ar ralliju, jā, tieši tā. Jā. Ko veiksim darbos rīkojot Rallija Latvija 2013, un tā kā tu jau apsolīji, tad nākamajā nedēļā atkal tiekamies ēterā, vismaz šādā attālinātā telefona veidā, un darām zinām viss jaunums, kas saistīti ar ralliju. Paldies, Jānis Krastiņš, Rallija Latvija 2013 rīkotājs bija pie tālruņa, un šobrīd dodās rīkotājam aktuālos darbos, vēlam viņam veiksmi, un tiekamies nākamajā nedēļā ar viņu. Kurzemes radio Viļņos. Autolaiks. Tad taču kaut kādas 2,5 minūtes, ne vairāk, jo citādāk es nepaspēšu to. Kā konkurss aizies, ja viņi ātri uzšaus, bet tā kā ir gada skaitlis, es domāju, ka tas nebūs baigi ātri. Un tas gada skaitlis diezgan neticams izklausās īstenībā. Bet, tā tur veči izpētījuši. Saistībā ar pirmo reālo tālo zvanu no automobīla uz automobīlu, pa mobilo. Tajā laikā gan tā viņi nezvanīja. Man bija itīgi šitāda bandūra iekšā, ar visu tā kā telefona automāts mašīnā, visu to uzgriezt. Varbūt tā monēta bija jāiemet. Un to es tik smagi nezinu, bet es to bildi redzēju, tas aparāts reāli izskatās līdzīgs tam dzelzim. Viss tur, kur ir pasažieru pusē, visu paneli viņš aizņem. Varbūt vēl varēja uzsist pa sāniem un tās kapeikas izgrābt. Sieva neiedevīja kā mašīna. Jo būtībā es sapratu, ka tā vairāk tā kā rācība, bet telefons viņš ar klausulu, ar aparātu, viss, Kopā ar Andri Grīnvaldu. Šitai zvērīgai blondīnītei vajadzēja ļaut vēl bišķiņu pārdīties, bet īpaši laika nav viņa fonā, lai dzied 633 41417 tālruņa numurs. Konkurss klāt, autocentrs rezerve, Kuldīga Aidolas ielā 54 ir gatavs dāvāt visu, ne tikai šajā konkursā, bet visu nepieciešamo jūsu automobīlim. Piekabu var dabūt galā, ja automobīli nevajag, bet par to 11. septembri turpinot, 11. septembris izrādās ļoti zīmīgs pasaules auto vēsturē un arī sakaru vēsturē ar pirmo oficiālo tālo telefonu sarunu starp divu automobīļu vadītājiem. Jāsaka gan, ka saistība ar šā brīža mobilajiem tālruņiem tur visai tāda ēteriska, milzīgas kastes, līdzīgas kā kādreiz bija telefona automāts. Mūsu uzdevums ir, lai izcīnītu autocentra rezervu dāvātās balvas, uzminēt, kurā gadā tas notika. Un aiziet lielais minēšanas, varbūt kāds zina, varbūt zināšanas maratons. Halo! Labvakar! Sveicināti, kas zvan un no kurienes? Ventspils Aleksandrs. Aha, Aleksandra, kāda versija, kurā gadā tas būtu varējis notikt? Kaut kāds 1920. 1920. būs pārsolīts, tik agri nē, tātad braucam vairāk tuvāk mūsdienām aiz kādu ļoti zīmīgu notikumu. Un halo! Halo! Jā, lūdzu, kas zvana? Māris no Skruņas. Aha, no Māri? Gadu? 1950. Robežas ir zināms, tuvāk tā kā 50. Jā? Tātad 50. ir par vēlu, bet labi jau. Un tā, halo, nākamā versija. Halo! Jā, lūdzu, kas zvana? Aleksandrs. Aleksandrs, tu esi neatlaidīgs. Un tā, kāds gads? 1950.
1936. Nē, 30. nederēs, un stipri tuvu 50. vajag. Un tā, halo. Sveicināti. Jā, klausos, kas zvana? Gins no Kuldīgas. Aha, no. Nu, es teikšu, tad 48. 40. gadi ir pareizie, bet 8. ir drusciņi par vēlu. Halo. Halo, kas zvana? Kas zvana un nerunā? Runā. No kurienes un kas zvana? Aha. Kurš? 45. 45. vēl tur tā tik beidzās tas lielais notikums, tā kā nedaudz vēlāk. Nu, nepatīkamais, jāsaka, notikums. Halo. Halo. Jā, kas zvana? Nu, tad Sandis. No, Sandi. Nu, tad iespējams 1946. Tieši tā, 1946. gads, un zinātāji apgalvo, ka Krievi esot pirmie izgudrojuši tādu aparātu. Nu, tiesa gan, es saku, tur ar mūsdienu mobilo praktiski nekāda sakara, drīzāk kaut kāda tanka rācija pielāgot zvanīšanai pa klausuli. Bet, nu, kāda starpība? Tā tas arī ir. Apsveic ar uzvaru šīs dienas konkursā. Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks! Jā, Melnā Berta klāt, un šodien par kādu kompānijas apmeklējumu, kur ieradies apmeklētājs un sekretārais saka, labdien, es vēlētos satikt jūsu šefu, jūsu direktoru. Nu, diemžēl to nevarēs, jo viņa kabinetā nav. Kā nav? Es taču augšā nākot redzēju viņa kabineta logā. Nu, jā, diemžēl viņš jūs arī redzēja. Nu jā, neatkarīgi no tā, kurš kurā logā kuru būs redzējis, ļoti darbīgi nedēļas nogala tehnisko sporta veidu cienītājiem. Austrālijā pasaules čempionāta rallijā cīņas Latvienbacha, Reids, Jēkabpils, Madona. Eiropas čempionāta rallijā Polijas rallijas šosejas sacīkšu karuseles biķerniekos. Monster Energy superkaus noslēguma posms Saldu, bet citādi, kā tai vecā krievu dziesmiņā, viss kārtībā, cienījumā kundze. Un ja viss kārtībā, tad atcerieties par savas mašīnas tehnisko stāvokli, ejiet un staigājiet droši. Un kas pats sevi sargā, tas nākamajā nedēļā, trešdienā, nedaudz pēc 17. klausās Kurzemes radio autolaika, ar ko es jūs arī apsveicu. Paldies par uzmanību šodien, un tiekamies nākamnedēļ. Sveiki, šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdien, uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos!